Kādā savdabīgā pasākumā Lauras plūkoši Latvijas pārstāvji, izcīnot pirmās 2 vietas puišu konkurencē un 3. vietu starp meitenēm, tikko noslēdzies starptautisks karaoke konkurss FinBaltic Karaoke King and Queen. Šis bija pirmais tāda mēroga pasākums. Vairāk stāsta Ivo Jorkāns. Norises vieta prāmes romantika jūras ceļš no Tallinas uz Helsinkiem. Sākumā izcīnot uzvaru lokālā mērogā šeit bija pulcējušies aptuveni 30 karaokes dziedātāji. Šis ir pirmais šāda mēroga konkurss, un jau pirmajā reizē piedalīties bija aicināta Latvija. Piedalījās 5 valstis – Somija, Igaunija, Latvija, Krievija un Vācija. Un no aptuveni 34 dalībnieku konkurencē Latvija ieguva principā visas pirmās 3 vietas. Uzvarētājs puišu konkurencē Andris Drozdovs izpildīja šo John Paul Younga kompozīciju Love is in the Air. Otrā vieta arī latvietim Girtam Baumanim, dāmu konkurencē 3. vieta Lindai Ivanovai. Šoreiz Somu organizētais un korejiešu sponsorētais pasākums esot bijis vēl bērnu autiņos, taču ar nopietniem nākotnes plāniem. Nākamos gadus viņi plāno pasākumu izvērst kā Eirovīzijas līmenī. Viņi cer, ka piedalīsies 16 valstis un ka tas viss būs tāds liels, plašs karaokas pasākums. Ivo Jorkāns, Gatis Bergmans, LNT.